Hei, mans vārds ir Gunita Lagziņš-Grotarēna, un šodien mēs tiekamies 110. rubrikas Darīt ir radīt, jeb nejaušība nav sērijā. Es esmu no tiem cilvēkiem, kuriem mīļākā mūzika ir klusums, bet šad un tad es, protams, paklausos arī mūziku vai kādu grupu vai izpildītāju un mēdzu uzsēsties uz 1-2 dziesmām, kuras tad drillēju uz riņķi un reizēm izmantoju arī rakstīšanai, jo tas ir brīnišķīgs veids, kā ļoti ātri dabūt īsto emociju. Un tad man, protams, vajag dziesmu, kurai nevar dziedāt līdzi, jo rakstīšanai traucēja, tad, ja tu gribi dungot līdzi. Bet es gribu jums padalīties ar pēdējo dienu atklājumu, ko man trāpījās video, un tad es atradu YouTube, ka ir tāds izpildītājs, neko nezinu par viņu sīkāk. Segvārds ir Čangals, raksta 4 angals. Pamanīju, ka iespējams ir saistība ar Liepāju, tāpēc vēl jau lielāks prieks, bet iegūglēju viņu dziesmas un izrādās YouTube ir pilns ar viņa albumiem un dziesmām, bet viena jo īpaši man uzrunāja un tie teksti, Agnies, cik forši, es jūs lūkšu paklausīties. Bet balss iestrēgs kaut kur starp paliec un ej, es zinu, ka šis nav tas, ko es gribu, bet katru reizi es pazaudēju brīdi, kad teikt nē. Kādreiz vakars un tu atkaltē, kā lietas loks, kas nekad neaizveras ir. Es zinu, rīt mūs iztaisīs klusi, bet šonakt es vēl esmu tavs varbūt un būsi. Kādreiz vakars un tu atkaltē, kā lietas loks, kas nekad neaizveras ir. Rezervas lido augstā, tu mani savs bez vārdiem, kad krīt tavas debesis. Es esmu to kārtējis glābiņš, tu lido pie citiem, bet krīt pie manis, un es palieku tukšs, kad atkal tu aizēji pa tumsu. Tavas lūpas runā, bet acis klusē, es redzu, tu joprojām kādu citu jūti. Super, man ļoti patīk. Čangal, ja tu klausies, superīga dziesma, paldies! Tā skar man šonedēļ, visu nedēļu un iepriekšējo nedēļu. Tā kā super. Iesaku paklausieties, fantastiski. Tā!